Rehabilitācija pēc ceļa locītavas artroskopiskajām operācijām. Vingrojot kustības veikt lēnām. Kustību laikā drīkst just vieglu diskomfortu, pēc vingrošanas var izmantot augstuma kompreses. Vieglas sāpes pēc vingrojuma izpildes var saglabāties 1 stundu. Ja tās ir ilgstošas, samazina vingrojuma atkārtojumu skaitu vai amplitūdu. Ja vingrojums izraisa pastiprinātu ilgstošu diskomfortu, vingrojumu var izlaist un atkārtot vēlreiz pēc vairākām dienām. Katru vingrojumu izpilda 5 līdz 10 reizes, vairākas reizes dienā, 3 līdz 5, pakāpeniski palielinot atkārtojumu skaitu. Kontrolēt tūsku. Ilgstoši nesēdēt ar kāju nolaistu uz leju, kā arī guļot kāju turēt paceltu augstāk par ķermeni. Slogot kāju pēc ārsta norādījuma, neklibot, ievērot pēdas pārvēlienu. Agrīnu kustību izstrāde ceļa locītavā. Pirmo 4 nedēļu laikā ceļa locītava jāspēj saliekt vismaz 90 grādu leņķī, kā arī pilnībā iztaisnot. Kāja taisna. Izkustina pēdu pilnā amplitūdā. Izkustina ceļa bļodiņu. Kāja taisna, nesaspringusi. Iedomājās, ka bļodiņa ir pulksteņa ciparnīca. Ievēro kustīgumu 12, 6, 3, 9, 1, 7, 11, 5. Pirkstgals uz sevi. Sasprindzina augšstilbu muskuli. Kāju notur sasprindzinātu 5 sekundes. Uz izelpu atceļ taisnu kāju no virsmas ap 20 cm augstumā, notur 3 sekundes. Zem paceles sarulēts dvielas vai neliela bumba. Paceļ pēdu no zemes un notur 3 sekundes. Zem papēža dvielas. Sasprindzina augšstilbu, iespiežot dvieli virsmā, notur 3 sekundes. Pēdu novietojam uz salvetes. Slidina operēto kāju pa virsmu 2 nedēļu laikā, uzlabojot amplitūdu līdz 90 grādiem. Pēda uz salvetes. Slidina operēto kāju pa virsmu sānus un atpakaļ. Aktīva asistējoša ceļa locītavas iztaisnošana. Sēdus veselo kāju nolikt zem operētās, sakrustojot kājas ar veselo kāju palīdzēt iztaisnot ceļa locītavu. Pasīva ceļa locītavas saliekšana. Sēdus, kājas uz zemes vai brīvi karājas. Ar veselo kāju palīdz saliekt ceļa locītavu līdz 90 grādiem. Pasīva ceļa locītavas iztaisnošana. Sēdus, kāju uzlikt uz otra krēsla tā, lai pacele ir pacelta un brīva, līdz parādās stiepjoša sajūta. Šāda pozīcija jānotur 5 minūtes, 3 līdz 5 reizes dienā.